Te Katrīna, un šis ir mūsu vietējais biohackers Māris. Un šodien raidījumā Labāks tu dienas mikrodeva mēs runāsim par tādu, varbūt nedaudz mazāk dzirdētu naturālo antidepresantu, kas ir darīšana ar rokām. Māri, varbūt tu vari iepazīstināt nedaudz vairāk ar mūsu viesiem šonadēļ. Jā, sveiciens visiem, čau! Mums šodien ir divi skaisti, fantastiski viesi. Kristīna Lūsiņo, būtības coach, un Sandijs Lūsēns, kā mēs te vienojāmies pirms tam, tāda radoša personība. Es domāju, visi mēs esam saskārušies ar, kā tu minēji, darbu ar rokām vai kaut kādām tādām lietām, un tad šodien mēs šo tēmu arī vairāk atvērsim, runāsim par fizisko, par mentālo un mēģināsim arī pavilkt visus skatītājus visā šajā. Tieši tā, Māri, un es domāju, lai mēs arī varētu šo skaisti iesākt, varbūt pirmā lieta, lai gan skatītājiem, kad mums pašiem skaidrs, par ko mēs īsti runāsim, kas tad jums ir tā darīšana ar rokām? Ko tas nozīmē jums? Varbūt Kristīna vēlēs sākt? Jā, nu tā pirmā doma, kad man Māris uzaicināja uz raidījumu, pirmais, kas man ienāca prātā, tas ir darbs ar mālu, jo tā ir kaut kāda mīcīšana, kaut kas fizisks kontakts ar kaut ko. Bet ja es sasaistu to ar savu darbošanos profesionālo, tad tas darbs ar rokām priekš manīm tāds ir kā zīmēšana, kā mākslas terapija, jo es strādāju ar cilvēkiem, es viņus atbalstu radošā veidā. Tās ir dažādas metodes. Viena no tām ir kā neirografika, tā ir zīmēšanas metode. Un arī caur arī mandalu radīšanu ejam tā kā šajos procesos iekšā tādā kā caur terapijā. Jā, tā kā tas darbs ar rokām ir tāds kā instruments. Un viņš pie manis atnāca pirms gadiem 7. Ļoti intuitīvi sajūtu, kad gribu darīt kaut ko rokām. Bet vēl man nebija sajūta, kas tas ir. Esmu, teiksim, ar jogu, ar meditācijām jau ļoti sen saistīta, gadus 20, un vienā no meditācijām man atnāca sajūta vai vīzija vai kas, ka man jāzīmē mandalas. Ja, un sākumā es pat vispār nesapratu, kas tas ir un kāpēc mandalas un ko es ar to darīšu, jo es strādāju normālā darbiņā, teiksim, jā, korporatīvā vidē, bet jā, šis impulss priekš manis bija ļoti nozīmīgs, un tas bija tas, kas vispār pavēra manu ceļu uz to, ko es daru šobrīd. Un, protams, ka tas nebija tā, ka uzreiz, ja, kad es tagad zīmēšu mandalas, un man viss, es sākumā ļoti to turēju sevi, un pat varbūt baidījos iet uz āru, bet tas viss notika tik strauji pats no sevis, kad Super. Nu, tādā ziņā, ka tas darbs ar rokām, tad laikam ir tas, kad jā, tas zīmēšanas process vienkārši, tad, kad es sāku saprast, tad, kad es sāku zīmēt, tad, kad es sāku ļauties un tam impulsam noticēt, es sāku tajā iet, un, protams, tad es sāku automātiski meklēt, izprast, kas tur notiek, kas tie procesi. Tas kā darbs ar sevi gandrīz arī. Jā, nepārtraukt. Un tas ir tas, kas man ļoti, ļoti patīk, un es arī, braucot šeit, tieši domāju, ka pārsvarā es laikam dzīvoju savā iekšējā pasaulē, ka man ļoti tur ir interesanti, un tie procesi, kas notiek, ir terapeitiski vērtīgi, izzinoši, un es nevaru iedomāties, kas varētu kaut ko darīt citu šobrīd. Jā, daudz dažādas tēmas, man liekas, kuras mēs šodien detaļās pārunāsim, tā kā jau ieskicēji varbūt virzienus, un tad skatīsimies, vai mēs varam viņus atvērt vairāk. Jā, Sandī, tev līdzīga pieredze? Nē, es nezīmēju mandalas, bet es 25 gadus nostrādāju reklāmā, kas nozīmē patstāvīgā stresā, patstāvīgos deadline'os, kur tu esi visu laiku zem spiediena, un pārsvarā tev jādomā ar galvu, jo es biju tā kā radošais direktors tam visam, pēcāk arī tā kā reklāma režisors. Lūk, un vienā brīdī, agrāk vai vēlāk, visiem, kas strādā reklāmā, tas apnīk. Jo tu vienkārši izdedzi, tāpēc, kad tu mēnešiem ilgi strādā dēļ tām 30 sekundēm, kuras pēc nedēļas vai pēc mēneša tiek izmestas miskastē. Un nākamās 30 sekundes un nākamās 30 sekundes. Un lūk, un tad vienā brīdī tev liekas, ko tad? Varbūt kaut ko pašam uztaisīt, kaut ko paliekošu, kas neizgaist tik ātri. Lūk, un tad pamazām man patīk visu kaut ko pašam darīt. Pēdējais, pēdējo gadu es metinu. Tā reāli tīri praktiski metinu, un ir nenormāli forša sajūta, ka tu sakausē divus metālus kopā un kaut kas tev sanāk.
Fantastiski. Jā, būtībā darbs tātad ne tikai ar sevīm, bet mēs arī uztaisam kaut ko biežiem paliekošu. Es padalīšos par savu pieredzi pirms 10 gadi, kad es meklēju arī vairāk tādu izaugsmi un kaut ko ārpus korporatīvā un biznesa vides. Tad priekš manis pirmais atklājums, ko es vēlāk apzinājos, bija uztaisīt pirtsotu. Un principā pirtniecība priekš manis bija vispār tāds darbs, kur pirmā kārtā vajadzēja paņemt rokās kaut ko, un tad no tā izveidot kaut ko, izveidot pirtsotiņu. Tā kā es varētu padalīties, ka šāds mans stāsts arī ir. Vispār super, esam jau tik daudz veidus, kā mēs varam darboties ar rokām uzzinājuši. Viena no svarīgākajām lietām mūsu ikdienā ir miegs. Lai mēs varam kārtīgi izbaudīt dienu, mums būtu enerģijas spēks, kā arī sakārtotos veiksmīgāk uzturs, kustības un tā tālāk. Bet reizēm ir grūti varbūt saprast, kā miegu uzlabot, un viens no efektīvākajiem veidiem ir izveidot rīta un vakara rituālus. Tātad no rīta mēs darām kaut ko tādu, kas mūs aktivizē, pamodina, patiešām mēs varam piecelties ar jaudu. Tas varētu būt kustības, ēdiens, elpošana, dažādas lietas, katram savas. Un vakarā mums atkal ir kaut kas tāds, kas nomierina, palīdz atslēgties no dienas un pāriet šajā fāzē, kad mēs ejam gulēt. Un šeit varētu būt lietas, pieņemsim, kur mēs meditējam, rakstam žurnālu, ieslēdzam mierīgu mūziku un tā tālāk. Un šīs te lietas ieteiktu katram ieviest savā ikdienā to rīta un vakara rituālu formā, lai uzlabot savu miega kvalitāti un veiksmīgāk atjaunotos. Es domāju, lai tālāk varētu virzīt šo epizodi, dosimies pie nākamās sadaļas, kas ir tāda kā spēle, ko mums šeit studijā patīk uzspēlēt – fakts vai mīts. Kā izpaudīsies, es jums piedāvāšu apgalvojumus, un jums pēc sava viedokļa, dažiem pat nav tāds stingri pareizais, nepareizais, bet teiksiet skaļi visi fakts vai mīts. Visiem skaidrs? Superīgi, sākam. Tad pirmais. Melnzeme satur baktēriju, kas saskaroties ar ādu, veicina serotonina jeb prieka hormona izdalīšanos. Jā, Es piekrītu, fakts arī, jā. Tas tiešām ir fakts. Roku darbi ir vienatnē veicami un izolējoši. Mīts. Mīts. Jā, var vairāk. Baigā vienprātība mums nav interesanti. Darbs ar rokām ir kā meditācija cilvēkiem, kam citādi to nepatīk vai neizdodas praktizēt. Tāda loģiskās ir tāds teikums no divām daļām. Meditācija. Ja mēs piesturamies, ka meditācija ir tāda sevis būšana ar sevi, darbs ar sevi, tad es domāju, ka Tas ir fakts. Tas ir fakts, jā. Tas būtu kā fakts. Tālāk, tad roku darbi prasma attīstīšana, piemēram, keramika vai kokapstrāde, stimulē problēmu risināšanas spējas. Es piekrītu. Es arī piekrītu. Jo tas ir tā radošā domāšana, viņa attīsta. Jā. Problēma risināšana. Roku darbs ir laikietilpīgs un prasa daudz materiālu. Mīts. Mīts, bet laikam tavā. Tiem, kas ir saskārošies, tiem ir fakts, jo šodien, lai kaut ko padarītu, tomēr ir visas iekārtas, materiāli maksā diezgan daudz. Bet metāls un superīgs metināmais maksā labi noteikti. jā, viss kaut kas maksā. Jā. Pārtraukumi no ekrāna laika, lai iesaistītos roka darbos, palīdz samazināt digitālo nogurumu un novērst galvas sāpes, kas bieži rodās ar tehnoloģiju lietošanu. Fakts. Fakts varētu būt daudz apgalvojumu, bet es domāju, fakts, jā. Nē, pie šī es pat var piekrist. Es mācoties ilgi vai pie datora sēžot, tiešām ļoti forši nedaudz pazīmē, ļoti ātri var novērst un atpūtināt tiešām galvu. Roku darbs dara patiesu gandarījumu, jo rada sajūtu, ka es izdarīju kaut ko reāli un paliekošu. Fakts. Par šo jau nedaudz intro parunājām. Darbs ar rokām ir fiziska aktivitāte, kurā tiek iesaistītas dažādas muskuļu grupas, un līdz ar to arī ir vērtīgs pilnai ķermeņa veselībai. Fakts. Pilnīgi piekrītu. Tātad mans šīs dienas ieteikums ir pamēģināt kādas jaunas, foršas aktivitātes, hobijus, piedzīvojumus. Tie, kas ir
pozitīvi, uz labu rezultātu orientēti. Jūs nezināt, ja jūs nepamēģināt, jūs nezināt, ka tas ir domāts jums vai nav domāts. Jūs nevarat atklāt sev jaunus talantus, ja jūs to nepamēģināt. Jūs varat domāt, gribu darīt to, bet ja nepamēģinās, neuzzinās. Iesaku uzreiz neteikt nē labām lietām. Varbūt ne uzreiz pašām interesantākajām, bet jūs nezināt, kā tas pēc tam izvērtīsies. Vai piedāvājumiem. Tie var būt darba piedāvājumi, ekskursijas un tā tālāk. Varbūt reizēm vajag teikt, jā, pamēģināšu, pēc tam vairāk ar to nenodarbošos. Jauniem sporta veidiem, jaunām aktivitātēm. Vienkārši pamēģināt. Apkārt tik daudz, kas notiek, tik daudz interesantu lietu, kuras mēs pat nezinām un nevaram iedomāties, ka tas tieši ir mums, ka tas mūs pilnveidos, darīs labākus, dzīve iegrozīsies pavisam citādā fonā. Vienkārši iesaku pamēģināt foršas, jaunas nodarbošanās, jaunas aktivitātes, katru gadu jaunu sporta veidu apgūt, slēpot, slidot, skriet. Un jūs nezināt, kas tieši jums der. Jūs domājat, ka tas jums neder, bet jūs to vienkārši nezināt. Pēdējais darbs ar rokām uzlabo un trenē koordinācijas spējas. Fakts. Jā. Superīgi. Mandāls, precizitāte, uzmanība. Ieliekot vēl to punktu pie iepriekšējā, man ienāca prātā ergonomika, protams. Kaut kādas piespiedu pozas, jo viena lieta, kāpēc es ar pirtniecību neturpināju nodarboties, fiziski ķermenis nebija vēl gatavs. Grūti, vai ne? Jo stundu zīmēt mandālu vai kaut ko, noteikti Tas arī ir, kaut jā. kur ir tas līdzsvars pazūd. Tu aizēji mentālajā, bet varbūt fiziskajā tu aizmirst par viņu. Tur ir kaut kādā, un tas pats varbūt arī tavā. Ja vien tu nesāc tas mandāls uz griestiem zīmēt. Nē, vispār, ja mēs runājam par manu šobrīd to darbošanos, man tās mandāls bija. Šobrīd es viņas principā nezīmēju, tikai vadu mandalu nodarbības. Jo man ir izveidojušies jau visādi dažādi terapijas veidi, ar kuriem es strādāju ar cilvēkiem. Bet, protams, tad, kad es sāku zīmēt, es iegāju tādā azartā, ka es varēju 8 stundas zīmēt. Man nevajadzēja ne ēst, ne dzert, neko. Un es sāku sevi disciplinēt. Hello, vajag iziet ārā pastaigāties, vajag padzerties, vai bērni atnāk no skolas, kas pusdienās nekā. Jo vienkārši tas man ir tā ierāva. Bet tas bija tas viens posms, un tas beidzās, jo tas bija droši vien kaut ko vajadzēja tur iztransformēt. Jā, tieši pie šī Kristīna gribētu piebilst. Man nākamais jautājums ietver vārdu plūsmas stāvoklis. Šis stāvoklis, ka tu tiešām esi ar sevi šajā kā plūsmā. Varbūt jūs arī skatītājiem vēlaties nedaudz padalīties. Kristīna, pieņemsim, kā tu sevi izskaidrot, kā izpaužas tev šīs plūsmas stāvoklis, un ko tas dod tev, un kā mēs to varam panākt, darbojoties ar rokām. Pēdējā laikā es priekš sevis esmu sapratusi, ka es jau kādu laiku esmu plūsmas stāvoklī, bet man ļoti patīk pielikt vārdu apzināts plūsmas stāvoklis, ka viņš nav tāds, kas vienkārši kaut kur planē, bet man ir nodoms, man ir arī vīzija, man ir mērķi, kurās es eju, bet tāpat laikā ar tādu nepieķeršanos. Es ļoti ikdienā strādāju ar sevi, man ir savi rīta rituāli, man ir vakar rituāli Jā, un teiksim arī, ja runājam par neirografikas metodi, jo tā ir tāda radusies Krievijā metode pirms 9 gadiem, tad šī ir izteikta plūsmas prakse, jo tur savienojās gan radošums, gan apzinātība, gan intuīcija. Un tad, kad mēs nonākam šajā stāvoklī, ir šis plūsmas stāvoklis. Un kā var zināt, ka tu esi plūsmas stāvoklī, notiek ļoti daudz sinhronitātes. Teiksim, kaut kādi vai nejauši satikti cilvēki, nejauši tiek piedāvājumi, kaut kādi projekti, kaut kas saslēdzās, vai tev cilvēki parādās, vai informācija. Lietas notiek ļoti ātri. Tas ir tā, ka tā nav manifestēšana, tas vienkārši tu padomā un notiek. Un man jau ieiet tādā mazliet azartā, mazliet bail no tā paliek, un kad tu sāc spēlēties. Un priekš manīm tāds rotaļīgums, vieglums ir arī tie atslēgas vārdi, kādos es vispār eju. Un tas nenozīmē, ka man nav kaut kādu izaicinājumu dzīvē, man arī ir, bet viņi ir kaut kā vieglāk iznesami, paceļami, jo tev ir instrumenti, tev ir metodes, attieksme. Kā tu zini, ka tu no apzināta plūsmas stāvokļa ieeji neapzinātā plūsmas stāvoklī? Tāds man jautājums. Jā, neapzinātais ir šīs sinhronitātes, kad notiek. Kad pazūd tā sinhronitāte? Nē, viņas parādās. Viņas tieši ir. Un tad tu brauc, un man tie momenti tādi iekšējie tādi
Nu, iziet cauri un atkal, labi, tas varbūt man tuvākie draugi zina, bet es pamanu zīmes. Viņi saka, man vīrs, piemēram, tu speciāli meklē. Ceļa zīmes? Numura zīmes mašīnām. It kā liekas tur karmas latviešu vai tā, bet man patiesi tas strādā, es to varu apgalvot, tā ir mana pieredze, tā ir mana paša pieredze. Pamanīt lietas, ka tu sāc apzinātāks, tu redzi, es, piemēram, sev uzlieku uzstādījumu. Ja man, piemēram, jāpieņem lēmums arī, ja es redzēšu šodien kaut kādas zīmes, un tas tā kā nāk tāds apstiprinājums, bet tas nav pat apzināti. Reizēm apzināti, ja vajag, bet tāpat laikā, piemēram, kaut vai mūsu satikšanās arī. Es to raksturot arī dažreiz savās tajās transformācijas lekcijās, es stāstu, tu vari sisties pret vilni vai arī pūst pa vilni, surfot. Un tas ir tāds īsais mans skaidrojums par to pūsmas stāvokli, un mēs viņu dabonam caur kaut kādām dažādām praksēm, entajām praksēm. Man jautājums tev, vai tu savās darbošanās praksēs, virzienos pazaudē laika sajūtu? Man liekas, tas ir viens no tādiem arī jautājumiem, ka tu pieslēdzies un aizpeldi. Jā, it sevišķi, teiksim, pārējot no tā, teiksim, tieši tāda smadzeņu darbošanās, kaut kādas domāšanas intensīvas un tam līdzīgi. Sākot darīt kaut ko citu ar rokām, man nav tikai metināšana, man ir tik daudz tās aizraušanās, tur gan galdniecības, gan viss kaut kas. Tev ir savu darbnīcu, kur tu pazūdi. Jā, un tur reizēm ir tā, ka tiešām tas laiks tu nesaproti, kur pazūd. No tā, ka tu dari kaut ko citu, kas tevi aizrauj, kas tevi interesē, un es pat teiktu, tur ir tas labums, kad it kā tu domā līdzi, protams, kurā brīdī nozāģēt un tam līdzīgi, bet no manas tāda skatu punkta es nedomāju. Tas ir darbs, kur tu nedomā. Vispār tu atslēdz to domāšanu, to strukturēto, un tad arī tas laiks pazūd. Jā. Un pārsvarā viņš pazūd tādā veidā, kad viss baigi ilgi notiek. Kad neiet tik ātri, tu esi iedomājies, kas tur jāizdara, tur niekas tur kaut kāds. Skats, 2 dienas. Tā, jā, man Sandī, tieši tev arī ir vēl viens jautājums. Tagad runāju par šo pūsmas stāvokli, bet vēl viens, ko es izlasīju, interesants fakts ir, kas arī ir mūsu epizodes nosaukumā, ir, ka darbs ar rokām izraisa šo laimes hormonu serotoninu un vispār rada tādu prieku cilvēkam. Tu arī šo izjūti, to, ka tu pieķeries savā vietiņā, noliec visu, sāc savu darbu ar rokām, un tu izjūti tādu kā laimi pārņemot sevi vai kādai. Vislielākā laime es izjūtu tad, kad ir kaut kas izdarīts. Es esmu liels meistars iesākt projektus, simtiem iesākt, un pabeigt ir grūti. Un tad, kad, protams, kaut ko pabeidz, tad tu esi laimīgs, ka tas ir izdarīts. Un ļoti ātri aizmirstās arī visas tās grūtības vai tās problēmas, kas ir bijušas. To es esmu novērojis. Piemēram, tu kaut ko dari, tur ilgstoši tur saliecies uz ceļiem, kaut ko tur metini vai zāģē un tam līdzīgi. Sāk sāpēt kaut kāda tur mugura, vēl kaut kas. Bet tad, kad tas ir izdarīts, un tu redzi to rezultātu, viss aizmirstās un gandarījums ir daudz lielāks nekā tas pūles. Kristīne, vai tu esi redzējis procesa laikā, kad cilvēki atnākot, nezinu, uz kaut kādu nodarbību, meistarklases, ko tu dari, vai māci, vai apmāci, vai darbojies cilvēkiem, ka viens ir tas, ko tikko mēs runājam, ka ir gala rezultāts, mēs atplaukstam, bet ir viens stāsts, ka kaut kur varbūt kāds pamana procesa laikā, kad tev sāk kaut kas atvērties, mainīties. Jā, to es ļoti pamanu savās nodarbībās, un arī es par sevi runājot, arī es tieši tā, ka es procesu vairāk izbaudu, ka arī no nulles tu kaut ko radi, un tā kā jau tajā procesā viņš veidojās, un tā kā tā enerģija un tas, ko tu minēji par to prieku, jā, tas laimes hormons, viņš tieši tā, ka ķermenī viņš parādās, un kas attiecās uz grupu nodarbībām, jā, cilvēki atnāk sākumā, viņi tādi nomākti, varbūt nobijušies, vai neviens neprot zīmēt, un tas ir tas, ko es iedrošinu, kad jebkurš mēs varam zīmēt. Protams, ka tie cilvēki iet pēc nodarbības mājās, viņi ir atplaukuši, viņi ir smaidīgi, viņi ir priecīgi, viņi ir pateicīgi, un viņi tagad zīmēs. Tas ir tas, kas vispār arī, es redzu, kā tas cilvēkiem arī nodara un palīdz, un tad, tas arī veicina to manu darbošanos. Tas apstiprina. Ja tā atgriezniskā saikne, tā ir tā, kas man iedod to sajūtu, jo arī sākumā man likās, ka
nu, ko es tagad ar to nodarbošos, vai kā tas tagad būs. Ja? Un patiesībā tas ceļš jau viņš pats veidojās, un tas pieprasījums rodās, un tu tā kā es saprotu, jā. Tu pieminēji to, ka to var darīt tiešām jebkur, un kāds ir atrast savu veidu, kā var darīt ar rokām. Man radās tāda ideja. Mūsdienās ļoti attīstās arī visi digitālā tehnoloģijas. Vai tevprāt ir atšķirība starp to, vai mēs darbojamies ar rokām tiešām ar dabiskām lietām, vai arī pieņemsim zīmējumu planšetē? Es esmu par rokām. Jo rokas ir saistītas arī viss ar mūsu ķermeni, ar neironiem, ar smadzenēm, jā, un arī vēl uzskat, jā, ka rokas ir mūsu sirds centra pagarinājums, un viss, ko mēs darām ar rokām, tas arī iekustina mūsu teiksim, sirds centru, ja, un arī tās sajūtas rada. Es esmu mēģinājis arī uz planšetes zīmēt, un nav tas, un tu nevar dabūt ne to precizitāti, vai tur varbūt kaut ko digitāli, var kaut kādā grafiskā tur taisīt, bet priekš manīm nav tas, jo tie zīmējumi ir dzīvi, bioniski, jo tur ir tā enerģija ielikta, ja, teiksim, arī runājam par mandalām. Viņa vibrē, jebkurš zīmējums nes tādu arī, enerģētisku. Tu principā sanāk, tu redzi tādu bišķiņu risku tajā tehnoloģiju visā tajā. Nē, varbūt, kad, teiksim, nomierināt prātu kaut ko pazīmēt. Jā, kāpēc nē? Tā, protams, uz planšetes var smuki ļoti tā, es gribēju teikt viņas ātri, un tur ir skaists rezultāts. Jā, un tas, ko es nodarbībās mācu, ka mēs nepieķeramies rezultātam, mēs ejam procesā, mēs izbaudam procesu, kā ir, ka tu ieliec vienu līniju, otru līniju, tur parādās formas, tu ienes krāsas, tu sāc rotaļāties, tu sāc spēlēties, tu atļauj sev kļūdīties arī, jo ir tā, ka cilvēki atnāk, viņiem mērķis tur uzzīmēt skaistu mandalu, bet tas vispār nav stāsts par to. Tas ir vairāk par ļaušanos, būšanu pašam, ieraudzīt, teiksim, to savu dvēseles stāvokli uz šo brīdi. Tā ir kā tāda fotogrāfija. Un jo mēs iekšēji harmoniskāk, jo tā mandala arī ir. Es iedomājos par kļūdām, kā ir, ja tu nozāģē vai sametini ne tur, un tu saproti, bāc, te kaut kas ir atkal rāmu, jāauž. Protams, tā visu laiku ir. Un man liekas, to cilvēku spēja jau, visi kļūdās. Visiem ir kaut kādas problēmas. Un tā meistarība parādās, ka tu proti tās kļūdas izlabot, vai no tā kļūdām iztaisīt kaut kādu efektu. Un tā, man liekas, ir tā štēla. Tā, ka kļūdas jau kādreiz arī sadusmojuši. Mēs visu laiku esam runājuši. Protams, kā labrīt. Kā var nesadusmot kļūdas? Ir mesti pa gaisu instrumenti, viss kaut kas, bet Tu abu lietu pieminēji. Es arī dažreiz esmu iemācījies, varētu teikt, to prasmi, defektu padarīt par efektu. Pirmā emocija liekas, bāc, kaut kas pilnīgi kreis, kaut ko nepareizi iefilmēja, aizrakstīja, un tad tu domā, nē, tas tā bija domāts, tu tur uzburnot atkal stāstu, tu pamaini to enerģiju stāvokli un viss notiek. Piemēram, es nezinu, es saskāruši digitālo mūzikas radīšanu pie datora. Tur jau tas pats ir. Tu uzraksti to MIDI paternu, un viss jau ir kārtībā, viņš skan ļoti precīzi, tad viņi sāc čakarēt. Lai būtu tā kļūda, lai viņš skanētu it kā dabiskāk. Tas pats arī, man liekas, nezinu, vai zīmēšanā, mūzikā vai vienalga darot kaut ko ar rokām, tās kļūdas jau ir, kas iedod to unikalitāti darbam. Savādāk jau autentisku. Un tādā brīdī, es nezinu, tu neko slikti nesaka par IKEA mēbelēm. Viss kārtībā zināmā dzīves posmā viņas noder. Bet tad, kad tu gribi mājās kaut kādu, es nezinu, dvēseli vai kaut kādu to citādāk sajūtu, tad tu pasūti mēbeli vai pats uzstājas. Vienalga, cik smuks vai neglīts tas galdiņš sanāca, bet viņš tomēr tavs ir ar citu kaut kādu tādu. Man liekas, šī ir interesants, tas domgrauds no kļūdām izveidojas kaut kas vēl jauns, jo tas tā kā bez mazliet to ir apstāties un likties, ka nav perfekti. Bet tad tu no tā atkal uzstājas nākamo perfektu līmeni. Tas radošums tāds. Jā, man arī vienmēr īstenībā paticis visu kaut ko pašai taisīt. Un par šo, Māri, man tev būtu jautājums. Kā tev liekas par darbam ar rokām, attiecība ar ilgspēju dzīvesveidu, atbildīgu patēriņu? Kā tas, ka mēs kaut ko radam paši, tas arī pozitīvi ietekmētu ekoloģiju mūsējo? Wow! Šis tāds... Es padomāju, pieņemsim, es agrāk ar kosmētiku taisīju mājās ar lūpu balzāmas, arī sveces, ziepes, un es tā padomāju, īstenībā tas labs veids, kā mēs izbēgam gan no plasmas iepakojumiem, gan no visu kaut kā, tu var atvest savus veidus,
kā tomēr vismaz pats priekš sevis zini, ka tu esi kaut ko foršāk, kaut ko zaļāk izdarījis. Jā, es tagad sāku saprast to domu, tur parādās dzīves kvalitāte, dzīves garša, tas, ko tu arī minēji par tām mēbelēm, un arī minimālisms man tur ierakstās, jo mēs lielāk paaugstinām standartus tajā, ko mēs darām, tajā procesā vai tajā gala rezultātā, mums ar to arī pietiek. Mums nevajag tik daudz visu, ko šobrīd piedāvā. Jā, es teiktu, ka tur viennozīmīgi ir atbildi jā, kā minimālisms, kā dzīves standarti, kvalitāte, šādas lietas man parādījās. Jā. Plus, man liekas, vajag iemācīties lietas salabot, nevis mest ārā. Šis ir interesants. Tāpēc, kad mēs tik daudz izmetam visu kaut ko, izplīst caurumiņš, biksēs nē, jo bikses caurumiem ir foršas. Bet vienalga, Es šodien neuzvilku bikses caurumiem, nodomāju, šoreiz raidījumā vēl nevoks, bet Katrīna, šeit man tev būtu jautājums, kā tev tavā paaudzē, jo es esmu pamanījis beigās tādas nianses, ka tieši tā jauniešu paudze tieši nevērtē un viņi viegli izmet. Ko tu vari? Es teiktu, dalās. Nav tāds vispārējais piemērs, bet manā burbulī mēs tomēr cenšamies tīpaši pieņemsim drēbēm, tur netīrs krēkls, izbalinam, uztaisim jaunu dizainu. Apgriezt otrādi un jā, būtībā es teiktu, ka īpaši tā kā manā paudzē jau tagad manā vecumā visi mēģina to naudu paši sāk taisīt, no vecākiem mazāk, tad, protams, tev arī nav vairs tik daudz tās naudas, lai tur visu laiku ko jaunu pirkt, un tad tu sāc meklēt tos citus variantus, kā tur iziet no situācijām, kā tur tiešām strādāt ar to, kas varbūt teorētiski tur defekts ir kaut kāds maziņš. Bet, manuprāt, protams, lai gan vēl ar vienu ir šie cilvēki, kas paņem un uzreiz jaunu, bet, manuprāt, tāda apzinātāk jaunieši tomēr mēģinās kaut kā paši visu to rīkot. Un tas īstenībā man aizved arī pie nākamā jautājuma. Kas vispār, jūsuprāt, ir tādas labākās aktivitātes, ko jūs ieteiktu jauniešiem, kas varbūt tā dīvaini skatās darbs ar rokām, kas tas tāds? Kas varētu būt tādas aktivitātes, kas ir vienkāršas, lētas viņiem, bet arī palīdz dzīvē? Nosacīt lētas, bet tā, lai varētu atļauties. Man uzreiz pirmais, kas nāk prātā, ir galvenais, lai patīk tas, ko dara. Jo tās metodas ir daudz un dažādas. Ja tas ir manā laukā, tas, protams, ir zīmēšana. Jā, un tas nomierina prātu. Mierīgs prāts ir skaidrāks prāts. Jā, jo arī tie zīmēšanas veidi ir ārkārtīgi daudz. Tur gan doodle paterni un mandelas un neirografika. Tad vēl ir, pēkšņi aizmirsu, fraktāļu metodas. Tā kā arī visas tās. Bet pilspāvu ņem zīmē, raksti. Zīmē, arī rakstīšana. Arī rakstīšana ļoti palīdz, vai dienas grāmatu rakstīšana, tas arī ir mans instruments, kā es arī strādāju ar savu iekšējo pasauli. Jā, dienas grāmatu rakstīšana. Dienas grāmatu rakstīšana. Un savā laikā, tad, kad man bija šī veģetīvā distonija pirms 20 gadiem, tas bija mans instruments, kas man vispār palīdzēja. Un rakstīt da jebko. Nevis skaisti kaut kādu domu noformulēt vai tur dzejoli, bet rakstīt vienkārši glāze stāv uz galda, es jūtos, es redzu vai, vienkārši to, kas ir. Un tad, kad tu noraksti to pirmo slāni, tad jau tev aiziet kaut kāds tāds plūsmas stāvoklis. Es domāju par to, ka rakstīt vai zīmēt labāk nekā rakstīt tos komentārus visos tajos sociālos tīklos. Tas vienkārši liek laika patēriņš. Tu enerģiju šķiet, jo enerģija ir tavs resurss, un tad arī jādomā, kā tu viņu gudri tērē, vai tu viņu bliez ārā kaut kur, kaut kādās negācijās, vai tu tomēr viņu tā kā turi un saudzē un tā kā. Kādas vēl, principā, metodas ir pieejamas? Ar rokām? Jā. Es domāju, visas radošās māls, kaut ko veidot, zīmēšana, rakstīšana, tamborēšana, adīšana, esmu arī Tev paštaisītās rokas jaunieši. Jā, un nezinu, un pamatlietas jau cilvēkam neko īpaši nevajag aiziet uz depo veikalu, nopirkt plāksni un pielikt plauktiņu mājās. Un pieliekot 7 plauktiņus, vesela siena būs gatava. Un to nav tik grūti iemācīties. Tad YouTube ir pilns kā plauktiņu pielikt. Tas ir viens, bet man vienkārši 2 jaunieši mājās, tādi normāli tīneidžeri. Un tad man uzreiz tagad atnāca doma, kas būtu priecīgi, ja viņi ar rokām sakārtot regulāri savu istabu, gultu, saklāt un vienkārši lietas izdarīt, vai ne? Un tas arī. Man uztaisīt. Man ienāca tieši kā ēdienu tēma, ka tagad arī, sakojot sociālos tīklos, kas tik nenotiek, tur kādas tik bildes nesafilmē, nesataisa, teiksim, tā radošā digitālā joma, viņa ir pieejama jau, paņem telefonu un tev jau kaut kas jau sāk pamazām veidoties. Jo jāņem vērā, man liekas, jauniešiem tas, kad
visi raujās pēc pastāvības un dzīvot atsevišķi no vecākiem un tā tālāk. Bet noteikti dienā, kad jūs tiksiet prom no tiem vecākiem, kurš jums taisīs ēst, kurš jums uzkops māju, kurš jums parūpēsies par to, nokrāsos tur sienu tādā krāsā, kā jūs gribat, un tā tālāk. Tas viss jāiemācās vienā brīdī. Tur saraksts ir milzīgs. Saraksts ir milzīgs. Tad, kad man pirmo reizi vajadzēja, nezinu, mašīnai riepu nomainīt vai santehnikas jautājums kaut kur ir dzīvo, ko ir izsnāt, vai vienalga ko. Nu, ja. Tas ir darbs ar rokām. Tas ir darbs ar rokām, praktiskas lietas. Kādreiz bija darbmācība, kas bija, manuprāt, ļoti... Es to nenovērtēju. Es nesapratu vēl to jēgu, jo, protams, tajā laikā mēs nerunājām, kur darbmācībā runājām par plūsmas stāvokli, kādu plūsmas stāvokli. Tā bija tāda vieglā stunda. Tā bija vieglā stunda, kaut ko, var tur pazāģēt, padedzināt, padauzīt, pakopēt, kādam kaut kas sanāk. Es domāju, tas plūsmas stāvoklis gan jau tāpat bija, bet par to nerunāju, viņš nebija apzināts. Tā kā... Viņš bija, jā. Tu darīji, vai ne? Tas kaut kas jau notika, bet tu jau neapzinājies, ka tas tev kaut kā palīdz justies labāk. Teiksim, darbs ar rokām. Ir vēl darbmācības stundas. Bija, man liekas, ka mājturība ir kaut ko zāģējama. Kaut ko dalās meitenes, tur rada tamborē, man liekas. Tas arī droši vien, kad drīz mainīsies, jo nav jau nekādas dalījumas vairāk. Tagad jau nedrīkst dalīt, vai ne? Puišiem ir jāmāk šūt un meitenēm zāģēt. Es varbūt pat maldos par to dalījumu, jo man liekas, jo tā kā tagad man beidzās tā mājturība, bet tad jau sāka likt to, ka liek kopā. Es zinu, ka man džeka klasē arī tamborē Nadija, tāpēc man liekas, jo šobrīd gan jau, ka viss jau ir salikts kopā, skola 20-30, jā, par to ir parūpējies mums, ka tas viss ir sajaukts. Bet jā, par to iepriekš mēs runājām par to trauku mazgāšanu. Man arī es sāku dzīvot pati, un tas bija tāds liels brīnums, pirmkārt, trauku nepazuda, bet tad otrkārt es iemīlēju to procesu. Man kārtot māju, īstenībā tas liekas tik briesmīgi, tik pretīgi, bet tagad tu saņemies, tas tāds stunda meditācija, tiešām ar sevi ieslēdz foršu mūziku, darbojies kaut ko, un tu baigi foršu visu dzīvi var pārdomāt, sakārtot visos variantos, visos veidos. Man ienāca prātā piebildi pirmās 100 reizes, bet, Nē, īstenībā es katru reizi, jau varēju apbildu, cik man gadi, teiksim, es jau izbaudu, bet tie tieši kā tu saki, tā ir meditācija, un tā es arī noskaņojos. Es sakārtošu māju, kārtojot māju, mēs arī sakārtojam sevi, gan skāpi, nomazgāju logus, man ir skaidrs vispār skats, vai notīra lampai putekļus, tā kā, apgaismība, nē. Jā, bet šo es dzirdēju no daudziem, ka tiešām viss tā, tas palīdz. Ja mēs runājam par to, ko es lēti tagad varu darīt, un iet tajā stāvoklī, lūdzu. Terapeitisks process, trauks, grīdu izmazgāt, tev svaigs gaiss, un tu viss tīrība, estētika. Jā, superīgi dzīvot tādā tīrā, foršā mājā. Viens no ieteikumiem, ko es varu ieteikt, ir mazgāt zobus ar pretējo roku. Šis palīdzēs trenēt tavu prātu, pieradināt pie situācijām, kas ir netipiskas, un aktivizēs arī simpātisko nervu sistēmu, jeb trenēs viņu. Tātad tas, ko es tev iesaku un izaicinu turpmākās 30 dienas, mazgā zobus ar pretējo roku. Jā, es domāju, ka mēs šo sadaļu varētu arī lēnām noslēgt un doties pie tādas, varbūt, sapņošanas stadijas, kur mēs paceļosim kādas 70 gadus nākotnē. Lai 70. Lai padomātu, kāda tiem cilvēkiem nākotnē būs ar šo darīšanu rokām. Un, lai ievirzītu šo sadaļu, pirmais jautājums. Kā jūs iedomājaties roku darba nozīmi un popularitāti nākotnes sabiedrībā, kur tehnoloģijas būs vēl attīstītākas un vēl vairāk integrētas visu dzīvēs mūsu? Kā jums liekas, kā tas pamainīsies? Man tā sajūta, es vienkārši esmu daudz arī par to dzirdējis un lasījusi, kad man liekas, tas cilvēciskais faktors, viņš nekur tomēr nepazudīs. Jo tas, kas ir no rokām, ķermenis, sajūtas, kontakts, tas nekur nepazudīs. To digitālais, man liekas, nevar aizstāt. Tā, kad man liekas, ka viņš droši vien samazināsies, bet es nezinu, man grūti iedomāties vispār, kāda tā pasaule būs pēc 70 gadiem. Jā, jo es par to domāju, man likās, varbūt tās vienkāršākās lietas paliks visas, piemēram, mēbeles, viss paliek ātrāk fabricēts, viss vieglāk pieejams, bet es domāju, ka būtu tieši cilvēki gribēs vairāk izlausties. Tieši netipiskākas aktivitātes būtu izvēlēsies, lai var izsisties no šī vieglā tehnoloģija dzīve, jo tehnoloģija doma jau teorētiski padarīja mūsu dzīvi vienkārši. Bet ja viņi pārāk vienkārši, tad atkal garlaicīgi cilvēkiem. Pēc manuprāt, jā, noteikti tāda darīšana ar rokām
kaut kādā veidā cilvēki mēģinās, ja būt patieši vairāk attīstīsies ar laiku, jo to nebūs tik daudz, kur citur dzīvē izpausties. Un tad tas tavs hobijs, tas būs kā tava daļa no tavas personalitātes šķautnes. Jā, ja tu tā saki, kur nebūs, kur izpausties, varbūt es tam gribēju pieķerties, man tas aizķēra, man tā liekas, jā, mēs visi varēsim viegli, savā ziņā tas pats varbūt IKEA variants pārvērsīsies tā, ka tu atnāks uz tukšu vietu, kur nekā nav, bet vienkārši tur ar 3D printeri tu izdrukās savējo, kas tev tur pulsmā aiziet, un tev būs pirms tam tur 20 minūšu pasēdēsi, varbūt kaut kādā pirms datora telpā, tad tu noformulēsi to uzdevumu, un tad izēj cauri, un tev jau fabrikā ir sapakots un izdrukāts, nezinu, mēbeles, drēbes. Es tieši nesen redzēju, ir atklāta jauna tehnoloģija, ka ir audums un kādā veidā printers māk precīzi nokrāsot uzreiz to, ko vajag. Un viņš vienkārši iet no augšas uz leju un liek kārtas virsū, un kādu krāsu gribi, tādu tev uzreiz momentāli izdrukā, un tāds pieejams jau veikalā. Wow. Tā kā, principā, tur bišķiņi arī, es teiktu, ka tas, ko mēs galvās domājam, man liekas, pēc tiem gadiem, viņš jau sāk realizēties, bet forma mainīsies, bet tas digitālais būs laikam. Viņš būs, bet tas terapeitiskais un tas cilvēks, viņš jau ir. Kāds viņš bija, kāds viņš ir. Cilvēks jau fizioloģiski, tie visi procesi, kas notiek emocionāli, mentāli, viss, kas iekšā. Jā, es iedomājos to pašu kleitu krāsošanu, ko es redzēju. Viens variants, tu vari reku, tev ir tas audums, un tev ir reku krāsu paletē, un tu vienkārši tāpat kā mandau viņu liec kopā. Šito aprocīt, es gribu sarkanu, šiten zaļu, un tu skaties, bāc, nesanāca, delīt, sākam no jauna. Man liekas, ka baigi noslēņosies tā sabiedrība, kad būs tādi, kur nedarīs neko, jo visas ērtības piegādāt. Sabiedrības daļa paliks arvien dumjāk, visticamāk. Man uzreiz nāk prātā Multnīt Vallīs. Esat redzējuši vai ne? Jā, par robotiņu, kur visa tā pasaule nākotnes vienkārši sēdēja aparātos, nospied podziņu, piegādā kolu, čipšus, veikals, filmas, vienkārši tikai sēdi un pats paliec. Jā, un tad es domāju, ka būs kad daļa, kur baudīs visus tos labumus, ko piedāvā nākotne, bet domāju, ka trešdaļa varētu būt tādi cilvēki, kuri tieši veltīs laiku tikai sev, savai attīstībai, domāšanai, un es tā ceru. Tas, ko es dzirdu no tevis, ir, es arī varbūt vairāk piekrītu tādai domai, ka mēs ejam uz to savā ziņā it kā vienkāršāk, bet tur tas dumjums un kaut kāds parādās, ka mums pašiem nav jāiesaistās, jādomā, un tāpēc un tā tendence varētu palikt tā kā aktuālāka, lielāka, jo šobrīd arī jau esošie dati parāda, ka pasaulē IQ līmenis jau kopš 70. jau samazinās. Nē, šobrīd, kad ir vienkārši jautājums, cilvēki pabeidz, vidusskolu, paprasa viņiem, kā rodas elektrība. Okay. Kā ziepes tiek izveidotas, kā tas ķīmiskais process. 12 gadus nomācījušies. Labi, vēl varam ņemt vēl tālāk, pēc tam tie, kas universitāti vēl beiguši vēl 4. Kaut kādā tur, nezinu, paprasa viņiem to pašu. Jā. Viņš neko nezinās. Un kur vēl kaut kādas tur matemātikas vai kaut kas tam līdzīgs, un kā strādā mobilais telefons, kā uzbūvēt mikroshēmu. Taču 0. Jā, nākotnē ir skaidrs, ka mums to nevajag. To visu var... Kāds cits domās. Kāds cits to radīs un izdomās. Jā, visi lēmumus pieņemt tur tavā vietā. Un tas arī, man liekas, ka tu pasamāji, ko radi, tad arī tev pašam ir jādomā. Citādi baigi forši dzīvot, viss tā vietā ir izdomāts, pateikts, izlas, kas tev jāēd, izlas, cikos jāiet gulēt. Visi tev saliek kāds cits, un tad tik izpildi kā tāds robotiņš. Jā, nākotnē man varbūt arī tieši tā ēdiena tēma interesanti, kā viņi transformēsies, jo man arī tā vīzija ir tāda, ka principā tu no rīta pamosties, tev kāda ierīce vienkārši vai zem gultas vai kaut kur vai spoguli ir tevi jau noskanējusi un sapraši, bāc, mums pietrūkst tur minerāļi, mums pietrūkst tas, reku, mēs tev sablenderējām jau leduskapī gatavu risinājumu. Un pastāv vēl risks tāds, ka mums vispār tas koždēšanas aparāts pilnīgi atrofējās, tāpēc, ka mēs nekoždējam, neēdam, visu vienkārši metam iekšā.
Nu, tas nozīmē, ka mēs vienkārši visu uzreiz laižam iekšā kaut kādā zemādā tev vispār nav sistēmā, un tu staigā ar katetru visu laiku. Jā, visu dabūnu visu laiku. Uzturvielas. Tu guli te savā kokonā, un viss tā iluzorā pasaule notiek apkārt. Nu, jautājums ir aktuāls, vai tā nenotiek šobrīd. Jā, bet atgriežoties arī to, ko teici, man liekas, tās rokas tiešām viņas ļoti atgriež tajā stāvoklī, ka tu sāc domāt. Ja? Kad tu trāpa ar āmuru sev pa pirkstu, tad tu zini, ka tas ir īsts. Tas nav. Jā, tā ir tā pieredze. Jā. Tieši interesanti. Mēs nonāksim kādreiz līdz mirklim, kad skolās tiešām būs šī mājturība, darbmācība, un tur arī iepazīstinās tos bērnus ar to, kas ir tas plūsmas stāvoklis un kāpēc viņiem tas ir svarīgs. Es šobrīd esmu arī apzinātības skolotāja, mācos klusuma skolu, brīnišķīga skola. Un es eju skolās, pasniedzu apzinātību, ar mazajiem strādāju. Un, es vienkārši esmu dažādos projektos arī ar jauniešiem, kur mēs ejam skolās un arī stāstam vispār par emocijām, cik par inteliģenci, cik tas ir svarīgi vispār būt kontaktā ar sevīm. Kāda ir tā tava pieredze, piemēram, komunicējot jauniešiem? Es domāju, viņi tvērt, viņi ņem, bet tur ir tās apzinātības nodarbības mazliet atšķirās no tām, ko mēs ejam skolās lielākiem bērniem stāstīt. It kā liekas, ka tie bērni, viņiem ļoti patīk. Viņiem patīk gan meditācija, viņi izzina, jo es eju tur dažādiem instrumentiem, tur visu kaut ko. Protams, ka viņi ir bērni, viņi ir kustīgi, viņi ir aktīvi, bet tad mēs caur dažādām spēlēm, caur rotaļām, ja tas ir viņu stilā vai pasniegts, lai viņiem tas ir interesanti, arī radoši. Jā, bet, teiksim, arī par skolām runājot, ir ļoti atšķirīgas skolas. Tā var ļoti just, ka tu ieej, varbūt neminēšu vārdā skolas, bet ir tieši tā, ka tu ieej un tu redzi, ka ir klase, tur ir disciplīna, viņiem arī ir formas tērpi, viņi sēž un viņi ir, tu vari viņiem var strādāt. Bet ir skolas, ka tu ieej klasē un tu tā domā, labi, ka es neesmu skolotāja. Kā tu redzi tai nākotnē, piemēram, tas stāsts, ka tā viss tā darbošanās, jebkurā gadījumā par kādu to fizisko, mentālo stāvokli, plūsmas stāvokli, tie 60, 70 gadi, skolu izglītība, visi būs tādi plūsmas stāvokli, visu laiku tur iepeldēs skolā, un es šodien gribu nevis matemātiku, bet es šodien aizpeldu uz to, jo man tāds stāvoklis ir atnācis. Jā, bet plūsmas stāvoklis, tas nav tāds, ka, man patīk tas apzināties plūsmas stāvoklis, kas nav tādā čiliņā, mēs te peldam, ko es gribu, to es daru, ja, ka tomēr es tā mazliet tur virzu un saprotu. Tur ir jāzina, ko tu gribi. Ko tu gribi, jā, tad viņš rodas apzināts, bet kā tā skola pēc 7 gadiem, tik grūti vizualizēt, es vairs nebūšu šīs pasaules. Man liekas arī tas par to, ko tu teici, ko tu gribi. Ļoti daudziem, jauniešiem, tas, ko viņš grib, ir kaut kādas materiālas vērtības. Vislielākoties, kas viņam pirmais nāk prātā. Tas viņam saka, aizēj paņem kredītu nopērts. Tam nav jāvelta kaut tam nav jāvelta, nezinu. Bet šeit es gribēšu pieminēt to, ka baigi atšķirās arī tās attīstības tie vecuma posmi, un ka katrā vecuma posmā ir tās savas vērtības. Un arī es sevi atceroties, man arī bija vērtības 20 gados, lai man tur ir vīrs un mašīna un māja un dzīvoklis, teiksim tā, un ka tikai tās vērtības viņas jau patiesībā nobriest, apziņa vēlāk kaut kādā laikā. Jā. Bet kaut gan es esmu redzējis arī ļoti, ir jaunieši, kas jau ir apzināti, ka viņi jau viņiem ir motivācija, viņi jau zina, ko viņi vēlās, arī ir tādi, bet, protams, lielākoties ir, ka nezinu, ko grib. Ko mēs varam izdarīt tagad vai nākotnē? Mēs varam vairāk pievērsties tam darbam ar rokām, vai mēs varam paši radīt. Kas ir tagad, varbūt mums kā sabiedrībai, cilvēkiem, ekspertiem, speciālistiem, tēviem, mātēm ir jādara, lai nākamā paudze pēc 10, 20, 30, 50 gadu varbūt būtu tajā kategorijā, kas rada un dara paši. Jā. Es saprotu, ka ideālā pasaulē es gribētu, lai visi bērni mācētu sev nodrošināt ar ēdienu, mācētu sev. Es nesaku, ka tas ir esenciāli, bet man liekas, ka tās pamatlietas ir jāzina, kā sev nodrošināt ar ēdienu. No kurienes viņš nāk, tas kartupelis vai tā vistiņa, kā viņi izaug, kā viņi ir jānokauj. Zināt to dabas procesu. Zināt to dabas procesu un to kārtību. Ne? Ka tas ir tā, prast sev nodrošināt ar pajumti. Un nezinu, ja mēs no šodienas tādiem viedokļiem,
lietas salabot vai dot viņam ilgāku mūžu. Nu, ja saplīs telefons vai dators, tad mēģināt viņam iemācīt, kā tas darbojās un kā to var attīstīt. Jo, nu, kaut vai fantazēt par tiem, cik tur 3 gadiem uz priekšu, tie kosmosa kuģi, tur jau neviens tev nepalīdzēs salabot to dzinēju, jo pašam ar viņu būs jātiek galā, vai ne? Jā, tas vēl viens aspekts, ko mums, man liekas, tās vēl pieminējuši, pirms mēs atgriežamies tagadnē, ir, kas, jūsuprāt, notiks ar rakstīšanu ar roku? Jo jau šobrīd man vienaudžiem ļoti daudz rodas problēmas, un arī jau roka sāk nogurt, tur uzrakst vairākas esejas, viss tik vienkārši datorā. Paliks šī prasme rakstīt ar roku, vai jūs domājat, viss sāks lēnām klikšķināties? Es domāju, ka tam ir tendence izzust, bet, piemēram, man ir 3. klases skolnieks, kuram vasaras lasīšana un jāpild dienas grāmata. Un vakar viņš man atnesa tieši šo tēmu. Es saku, es nevaru izlasīt nevienu vārdu. Es saku, es nevienu vārdu nevaru teikumu izlasīt. Es saku, izlasi, kas tur rakstīts? Viņš saka, es arī nevaru. Viņš arī nevar izlasīt. Es saku, bet ko tad tu nodos? Es saku, tas nestrādā. Un es saku, manā bērnībā mums bija glītrakstīšana un bija jāpārakstīja, nebija glīta. Un tā kā mums ir mājās nopirkta glītrakstīšanas burtnīca, un mums tagad ir treniņš dienā. Viņš vienu lapu pilda, mācās vilkt burtiņus. Tāpēc, ka tas rokraksts ir vienkārši, es nezinu, kā skolotāji, viņi arī droši vien nevar izlasīt. Es uzskatu, jā, ka rakstīšanai ir jāpaliek, viņi jāmāc. Tas mūs padara par cilvēkiem. Tas tikpat labi jau var būt arī robots, kas mūs baro. Bet, come on, mācamies paši paēst. Es vēl gribēju pieminēt par to rakstīšanu. Viņš arī mūs kārto iekšēji, jo mēs skaistāk rakstam, jo mēs lēnāk, mums elpa nomierinās, mums sirdsdarbība nomierinās, mēs arī sinhronizējamies, principā, ar to rokrakstu. Arī tā neirografika bišķiņ par to tēmu. Šo es tev varbūt vēl pajautāšu, bet man viens tāds pašam tas komentārs bija, kaut arī es nāku no tās IT nozares, man bija baigi vienu brīdi, viss tehnoloģiski, telefoni, piezīmes, visas foršās aplikācijas, tur piefiksē, viss tur saplāno, viss tev digitāli. Telefonā visu atrodi, bet tad, kad es sākos apzināti pieslēgties tam, tad es paņēmu papīru, vienkārši sāku papīrs pilspālu. Un tas ir brīžos, kad tu vienkārši nevari tās 8 stundas visu laiku pierakstīt kaut kādas domas ekrānā, tu vienkārši gribi off, un tad tas papīrs ir tas, kas iedod to mirkļa pauzi, un es esmu palicis pie tā. Es principā, man ir mājās uz galda, es vienkārši ņemu rakstu, zīmēju vienkārši, un tā ir tā mana sajūta, kuras liek, un par to arī ir tas jautājums, ka varbūt tā ir arī tas virziens, ka tas, ko mēs vienkārši skricelējam, jau kaut ko pasaka par mums, vai tu vari nedaudz pakomentēt, varbūt, ko tas rokraksts parāda. Viņš ir tāds, viņš ir haotisks, tad iekšā ir tas iekšējais tāds bardaks, teiksim, tāds nemiers, trauksme, haotiskums. Un caur rokrakstu, tad, ja tu apzināti pieslēdzies tam arī, tieši tā uzrakstīt skaistu A burtiņu, T burtiņu viņu izvadīt. Ja, tā kā tas arī tev palīdz jau iekšēji tā kā sakārtoties, harmonizēties, nomierināties. Es, piemēram, arī ģeometriskas figūras, kad ir kaut kāda sistēma. Jā, tu sevi strukturē. Trīs stūrīšiem. Piemēram, ja mēs runājam par neirografiku vai vispār, tā ir simbolu valoda, un mūsu zemapziņa uztver simbolus. Ja, un tad tur arī ir nozīmes. Aplim ir kvadrātam, 3 stūrim līnijai, un arī, tā kā, viss ir saistīts patiesībā. Tad, kad tās metodas sāc lietot, praktizēt, mācīties, tu vispār saproti, ka viss ir viens veselums, un viss ar visu ir saistīts, vienkārši no kuras puses. Ieslēdzot meditatīvo stāvokli, man ir tāda sajūta, ka ja es arī nezinu tos simbolus, zīmes un tādas lietas, bet es vienkārši komunicēju ar sevi, ar iekšējo pasauli, un vienkārši pajautāju, par ko man tas ir. Arī. Tas jau man iedod milzīgu atbildi. Ko man tas dod? Jo tās vai? Figūras, viņas jau runā ar tevi. Kādas sajūtas tev rodās? Piemēram, ko tev dod kvadrāts? Jā. Katram tas būs ļoti atšķirīgi. Un datorā mēs to fontu nemainam tik bieži. Ir daži cilvēki, kas Instagramā, es apbrīnoju viņus un visu cieņu, kā viņi māk smuki sataisīt. Un tavā nozarē tu redzi noteikti, kā jūs tur ražojat, visu smuki sataisat. Man var redzēt, visi sociālajie tīkli ir tādi ar vienu fontu, vienā stiliņā ieliku, atstāju. Labi, ka vēl kodā viņi nav rakstīti.
Jā, kaut gan īsām par kodu rakstīšanu, tas jau arī tāds meditīvs bišķiņ process ir. Ja tu to tiešām dari, ja tu to laidi to kodu jau no sevis, es nezinu, skatos tiem cilvēkiem rapsīties internetā, viņi, burtiski izstāsta, viņi ir tādā transa stāvoklī jau, kad viņi tur raksta, viņiem cik ekrāni ir vaļā, tur viss notiek. Es abrīvoju vispār tāds cilvēks, kā var kaut ko tādu spēt izdarīt. Jā, tad tāds kopsavilkums laikam par to nākotni un rokrakstu, kad mēs vienojamies, ka viņš tā kā pazudīs drīzāk. Tā, ja mēs tā, viņš ir ar tādu tendenci. Ar tendenci pazudīs, bet viņš ir jācenšas saglabāt. Jā. Viņš ir Muzejos un vēstures grāmatās. Es ceru, ka viņš nebūs tā kā CD, kas pazud, bet viņš ir tā kā vinils. Kaut kur vēl būs. Jā, tas tāds labs frāzējums. Par cik mēs burtiski sastāvam no ūdens, tad mans ieteikums katram cilvēkam ir atrast tieši savu ūdeni. To ūdeni, kuru mēs vislabāk jūtam, kurš mums vislabāk garšo un kurš ir piemērots tieši konkrēti mums. Jo katrs ūdens ir pilnīgi atšķirīgs pēc sava sastāva, pēc funkcionalitātes. Katram ir sava mineralizācijas pakāpe, dominējošo minerāļu spēks, garša, izcelsmes vieta. Lai to visu saprastu un iedziļinātos šo ūdeņu dažādajās funkcionalitātēs, vislabāk ir vienkārši viņus iepazīt tuvāk. Lai to izdarītu, vislabākais ir lejuplādēt ūdens izvēles aplikāciju Pikāko un iepazīt visu ūdeņu sastāvus un viņu funkcionalitāti. Pēc tam izvēlēties tos ūdeņus, kas mums vislabāk patīk un ir piemēroti, visus viņus pēc kārtas nogaršot un ieklausīties savās garšu sajūtās un pēc tam izvēlēties tieši to ūdeni, kas mums der vislabāk. Es domāju, mēs lēnām varētu virzīt šo epizodes noslēgšanas pusi. Un pirms mēs beidzam, varbūt varētu katram no jums palūgt tādu kā atsauci, varbūt tips vai triks, ko jūs varētu novēlēt skatītājiem, kā viņi var ietvert šo darīšanu ar rokām, plūsmas stadiju, visu šo, par ko mēs esam pārnājuši, kā viņi var to ikdienas dzīvē ietvert. Vai vispār, ko jūs iesakat skatītājiem? Man tas pirmais ir vienkārši darīt. Jā, tas var būt kaut kādas tiešām mazas mikrolietiņas, un viņas ir, kā es saku, ar tauriņu pieskārienu jau notiek tās izmaiņas. Vai atrast to savu veidu, vai to pamēģināt, lai tu arī vispār saprastu, kas tev patīk. Pamēģini, vai tur rakstīt, vai zīmēt. Es domāju, YouTube arī ļoti daudz, viss kaut kas ir pieejams, un tad jau tu arī sajūti. Tad, kad tu to izmēģini, tu sajūti. Un tad jau automātiski grib atgriezties tajās sajūtās. Tā kā vienkārši sāc kaut ko darīt. Tam nav nozīmes īstenībā, ko. Es varu piekrist, es tikai teiktu, ka pat vēl gribētu iedrošināt vēl vairāk, kad sāciet darīt lielas lietas. Bet lielās lietas rodās no mazajām. Viņas izaug tādā ģeometriskā progresijā. Jā, bet ļoti bieži vismaz, nezinu, puiši tur, varbūt puiši ir tie projekti lielāki, tāpēc es tā saku, kad, es tur gribētu uztaisīt kaut kādu, tur, nezinu, šķūnīti. Bet kā tad es uzreiz šķūnīti sākšu? Es kādreiz šūpols gribēju liels uztaisīt. Jā, vai kaut kādu tur motociklu saskrūvēt. Sāc darīt, un tad jau atradīsies draugi vai speciālisti, kas var palīdzēt un iedot padomus. YouTube galā ir pilns ar visādiem padomiem. Arī izvērtē to saturu. Piemēram, skatos savus jauniešus, ko viņi mājās skatās. TikToks jau šobrīd populārākais tas ir. Un tad arī pajautāju, kas ir tas saturs, ko tu skaties. Viņš pat nezina. Vienkārši kaut ko rulē, skrūlē. Saka, ja tu apzināti arī kaut ko interesantu, kas tiešām tev tā kā, nezinu, paplašina, izglīto kaut kas tāds. Un, kaut vai no turienes, ja paņem tās idejas. Do it yourself. Arī, jā. Un caur šo hashtagu, man liekas, tur var atrast visos virzienos. Visos virzienos. Tā kā, principā es teiktu, protams, tā digitālā vide ir. Es tad teiktu, varbūt paskatīties to do it yourself, paskrauvēt visu, kas ir, un tad kaut kur, kā tu saki, apstāties. Man interesē tur mocis saskrūvēt, man interesē, nezinu, akmeņus salikt apzināti, ka viņi stāv tur un nenokrīt jūras krastā, vai vienalga ko. Un aiziet pie vecākiem ar savu to domu un pateikt, klausties. Es saprotu, ka ir citas prioritātes, jums tur, nezinu, tur vasarnīcā tur jumts jāmaina, bet redz, ka man ir projekts, es gribu uztaisīt moci uz nākošo vasaru, ko jūs man varat palīdzēt? Un tad jau tas viss sāks ripot,
Jā, arī griezties pēc palīdzības un prasīt vienkārši, un var kaut kāds idejas atnāks, 1, 2, 3, 4, vienkārši ņemt un darīt tas, ko tu arī teici. Jā. Jā, es gribētu vēl ieteikt no savas puses, kas ir cilvēkiem, kas mācās, varbūt vai strādā. Man ļoti pašai pieredzē ir palīdzējis kaut ko rakstot datorā vai arī lasot, pieņemsim garas grāmatas arī ekrānā. Blakus turēt vienkārši kādu lapiņu un arī tīri švīkāties kaut ko. Tik daudz vieglāk ir uztvert informāciju, tas, ka tev kaut ko rokas dara, tu it kā esi atbrīvojies nedaudz un visu tā informācija tiešām nosēž. Kā arī rakstot ar roku, tas pats visu daudz labāk es atcerējos. Es vienmēr, lai kā es mēģināju izbeigt arī skolai gatavoties lielajiem eksāmeniem, mēģinu atrast tos vienkāršākos ceļus, bet beigās saprotu, ka uzrakstīt tomēr visus tos gan špikarus uztaisīt, gan visu ar roku uzrakstīt, kaut kādā veidā tomēr galvā, manuprāt, labāk paliek. Es domāju, ka jūs noteikti varētu arī tam piekrist. Jā. Bet jā, es domāju, kopumā esam diezgan no visām pusēm izrunājuši, ko nozīmē darboties ar rokām. Es domāju, ka ar tādas nots arī varētu noslēgt šīs dienas epizodi. Es teikšu paldies mūsu viesim. Paldies. Paldies. Paldies, protams, arī skatītājiem. Un tiekamies tad jau nākamajā epizodē. Tā!